Sveiki, mīļie, sveiki! Nākšu lēnām jau tiešraidē, lai jūs varat sanākt, un 8:00 tad mēs varam sākt, ka jūs jau esat te iekšā. Man šodien ļoti jocīgi gāja, ka es no sākumā ielieku, un es esmu tiešraidē, un skaņa ir ļoti labi. Gaidu jūs. Man ļoti jocīgi gāja, ka es no sākuma ieliku, es 7:00 nākšu šovakar tiešraidē, un man bija pilnīgi pārliecība, ka man ir šodien brīva diena, es no rīta aizbraukšu uz sacensībām bērnam, un pēc tam pēcpusdienu visu mājās, un tad es novadīšu jums tiešraidi, un būs tik kaifīgi, un izrādās pārbraucu, mīļie, es jau tā pārliku no 7 uz 8, un es pārbraucu tieši pirms 15 minūtēm, man ir, es pilnīgi vēl smaržoju pēc manēžas, pēc vieglatlētikas manēžas, kur man bērnam bija sacensības, bet, protams, man liekas, ka jums ir jāredz, kā es sprākstu no mātes lepnuma un prieka, jo bērns izcīnīja visur tur tās labās vietas, un tas būtu viss sīkums, bet viņš visur uzstādīja savus labākos rezultātus un aizbraukt sacensībām un nostartēt pa personīgiem rekordiem. Man kā senam sportistam tā ir visaugstākā vērtība, jo tas, ka tu treniņos kaut ko var izdarīt, tas, protams, visiem izdodas. Zin kā, mēs visi mākam, tad mēs mākam uzstāties pie spoguļa, un mēs mākam pateikt īstos vārdus, tad, ka neviens neklausās. Un ar tiem sportistiem jau ir pilnīgi tieši tāpat, ka mēs visu, ko protam savos stadionos, treniņos, manēžās, tad, kad neviena cita nav. Bet tad, kad tu aizbrauc uz 87 bērni bija uz 50 metru skrējienu, un ka tur tu vari parādīt pašu savu labāko rezultātu, un ka tur tu vari aizliegt savu rekordu pirmo reizi pār 4 metriem. Lepnums un prieks, mīļie. Un vēl, mīļie, lepnums un prieks katrā reizē, ka es saņemu kaut ko no tipogrāfijas. Paskatieties, kas man ir pilnas rokas man ir ar jaunajām kartiņām. Un tas arī ir kaut kāds tāds brīdis, ka tu pasmaržo, un tur ir tā tipogrāfijas smarža, un ka tu zini, ka tu viņas esi izlolojis un izdomājis, un ka tavā prātā tas ir bijis, bet pēc tam taču tas viss vēl ir jāīsteno un jāmaterializē, un ir jābūt kādam, kurš maketē, un paldies, Ginta, ka ir samaketēts, un ir jābūt kādam, kas izrediģē, un paldies, Dace Sokolov, ka izrediģē. Un paldies tipogrāfijai, un paldies jums, mīļie, kas jau esat iegādājušies, un visi, kas vēl tikai iegādāsieties un liksiet zem eglītes, jo pats tas, man liekas, ka man tā lampa kaut kā spīd, ne tā, kā es gribu acīs. Tagad labāk, ja? Jo izskatās zila acs, man toč nav zila acs, bet kaut kāda ēna man te rādās. Var sakot, nav labi. Labi, iztiks kā ir. Es tiešām varu pateikt, ka šitā metode, viņa man ir tik ilgi gaidījusi, un es godu vārds nesaprotu, kā man neienāca prātā šādas kartiņas izveidot jau, es nezinu, pirms 5 gadiem, pirms 10 gadiem, vai kaut kā, tik ģeniāla lieta, ja jums, mīļie, vajag pacelt pašapziņu, ja jums vajag apzināties savas dzīves vērtību, ja jums vajag sajusties veiksminiekiem, ja jums vajag vienkārši lielāku jaudu un enerģiju, jūs paņemiet šīs kartiņas un tagad pilnīgi jebkuru izvelkot, vienkārši lasi un pabeidz to teikumu ar savām domām. Es atļauju sev justies labi, pat ja, un tālāk rakstīt, pat ja tagad, nezinu, ir tumšais gada laiks, pat ja ir, nezinu, krīze manā dzīvē, pat ja ir tukšs naudas maks, pat ja veselībai tur noprucis kaut kāds, bet es atļauju sev justies labi, pat ja, un pabeidz. Vienkārši ģeniāla lieta. Vai, piemēram,
Es esmu laipna pret sevi, kad. Un tagad pabeidz to, kad. Un tad, kad es esmu piekususi, es esmu laipna pret sevi, drīkstu piekust. Es esmu laipna pret sevi, kad man neveicās. Es esmu laipna pret sevi, kad vakaros ļoti gribas ēst, bet esmu tievēšanas grupā un pēc 5 esmu apsolīsies neēst. Es esmu laipna pret sevi, kad man nesanāk. Es esmu laipna pret sevi. Vai cits kāds? Es jūtos cienīta, kad saku sev. Un izdomājiet, vai arī es esmu apmierināta ar sevi, jo, vai es jūtos droši attiecībās ar, mīļie, es jūtos droši attiecībās ar Tomu. Nu, tas ir tā ir tāda laime dzīvot ar cilvēku, kurš tev vienkārši ir saderīgs. Es nesaku, ka Toms ir labāks nekā tavs vīrs vai tavs draugs, bet man viņš ir tik ļoti, ļoti saderīgs. Un es tiešām jūtos droši, esot kopā ar viņu. Vai vienkārši jūtos laimīga, esot kopā ar viņu. Vārdu sakot, mīļie, es jums iesaku, šitien te ir 100 dažādi šie iesāktie teikumi, un piedomāt, un tā no sirds un dziļi uz viņiem atbildēt, bet tāpat laikā tas var būt arī tādā lustīgā kompānijā, kur, kaut kā gribās, lai sarunas vedās, un vienkārši palaižam par riņķi šitās kārtiņas, lai mums ir katram ko forši pateikt, vai arī citā reizē, piemēram, gribās ar bērnu parunāt, vai ar vīru, vai ar mammu, un paspēlēt šito, un daudz ko par viņiem varam uzzināt. Mīļie, ja es vēl šodien varbūt viņas pacilāšu, jo gal galā viņas ir tikko ieradušās no tipogrāfijas, un, ir īpaša bauda runāt par jaunumiem, par to, kas ir kaifīgi. Bet vispār mana pati jaunākā tēma, protams, ir tā, kā satikt īsto. Un interesanti, ka viņi tagad šī tēma man spraucās virsū no pilnīgi visām pusēm. Mentorēšanā es runāju par to, diagnosticēšanā man sanāk runāt par to, klātienes mūsu pasākumos mēs jau 2 reizes esam par to runājuši. Fantastiskas grupas un fantastiskas meitenes. Jo, zin kā, citreiz ir tā, ka tu paskaties uz cilvēku un tu saproti, kāpēc viņš nav saticis īsto. Bet citreiz ir tā, ka tu saproti, ka tu satiec cilvēku, un tu liekas, wow, šitādai sievietei, kā var nebūt partnerattiecības? Nav, un ja viņa grib, ja negrib, tad ko? Katrs dzīvo, kā viņš grib. Bet ja viņai šī tēma interesē, ja viņa ir atbraukusi pie manis tieši uz šo tēmu, tad viņai interesē tā tēma. Un es paskatos, viņa ir žilbinoša, viņa ir vienkārši wow kāda. Un šādas man ir 2 grupas pēc kārtas, kurās vienkārši tā, wow. Un tad man ir meitene, kura atbrauca pirmajā reizē pirms 3 nedēļām uz to grupu, kā satikt īsto, uz to tēmu. Un ko jūs domājat? Nākamajā reizē, pēc 2 nedēļām, viņa atbrauc otrais, un viņa jau to puisi ir paņēmusi līdzi. Tā kā tas notiek tieši tik ātri. Ūvelītēs, Ragaciemā mums notiek tieši tik ātri, ka vēl tu pirms 2 nedēļām nezini, kā to izdarīt, bet pēc 2 nedēļām tu jau uzaicini viņu šajienu. Un mēs visas, uztaisījām tādu žūriju, Zin kā, to tik sievietes spēja nodarīt. Visas, wow, cik viņš foršs, cik viņš kāds, tā kā, luk. Un cik gudra meitene uzreiz no mums tādām jau pieredzējušākām jau dabūja akceptu, ka ļoti labs puisis, ļoti labs, Un tā tas notiek, tieši tik vienkārši tas notiek. Īstenībā es par to varu pilnīgi godīgi pateikt, ka kuru tēmu mēs kustinām, var gadīties, ka tu pakustinot kaut kādu tēmu, viņai sanāk tā kā tāda bedre, bet pēc tam viņa iztīrās. Tas tā kā tāds augonis, tu viņu uzšķerd un izlaid ārā tur to lieko, un tad viņa sakārtojas. Bet gadās arī, ka tu vienkārši esi kādu jomu atstājusi novārtā. Un tad tu pievērsies tai jomai, iepūti viņā
burtiski iedvašo viņā enerģiju, un tā joma tā kā apliec dārs, uzplaukst, uzreiz viss sakārtojās. Un šitajā reizē, tieši tā notika. Un tagad es varēšu sekot līdzi, kā tur tā draudzība izvēršās un uz kurien viņa attīstās, un vienkārši, kaifīga sajūta. Un nē, es neesmu savidēju, un nē, es neesmu tā, kur noskata iepriekš puiši un iepriekš meiteni, un tad viņi tur satiekās, nē. Bet es esmu par to, ka vajag iedrošināt cilvēkus sakārtot savu dzīvi un dzīvot kopā brīnišķīgās attiecībās. Tā kā mirdz. Un vakar mēs arī runājām vesels 2 stundas. Mums bija ļoti jaudīga un laba nodarbība tieši par to, kur te ņemt to mirdzumu. Kur lai mēs ņemam? Mēs esam noguruši, mēs esam noskrējušies, mēs esam knapi izpildam visus tos pienākumus, kas mums katram ir. Un kur lai mēs ņemam to mirdzumu, lai ir lai tā dzīve ir tāda, wow, tāda ka tu iemīlies pati savā dzīvē. Un vakar mēs runājam, kur to vispār ņemt, kā mēs pazaudējam to sajūtu un kā viņu atkal iepildīt sevi. Vakar bija 2 stundu seminārs, uz kuru jūs arī vēl varat paspēt pieteikties, viņš tagad vienkārši ir ierakstā, kā tieši sevi atvērt mīlestības enerģiju. Ka tu vari visu savu enerģiju aizlaist tā kā pa tādu duršlāku prom, bet tu vari viņu samākt atpakaļ un uzplaucēt sevi. Gan to iemīlēšanās sajūtu, gan to mīlestības sajūtu, gan to, ka tu audzēji savu spēku. Es arī novadīju garu meditāciju, ilgāk par pusstundu, un redzi, tādu meditāciju arī tu taču sapildies, un vēl sapildies. Ļoti, ļoti vērtīgi. Un es tagad esmu iecerējuši tādus uztaisīt vairākas piekdienas. Vakar tātad bija par to, kā iemīlēties un kā iemīlēt dzīvi. Un parasti mēs vārdu iemīlēties saprotam, tādu jauniešu satikšanos un tādu kaisli, ja? Bet iemīlēties īstenībā vajadzētu iemācīties katram, jo tā ir radīšanas enerģija, ka tad, kad tu tik ļoti mīli dzīvi un tik ārkārtīgi skaidri apjaut, ka dievišķā enerģija plūst caur tevi, ka tu vari materializēt to, ko tu vēlies. Iemīlēšanās ir ļoti, ļoti svarīgā prasme, kura sevi ir jāvar atvērt vai vismaz neaizvērt, jo sirsniņi noslēdzās ļoti, ļoti, ļoti ātri. Lūk, un vēl pirms nedēļas piekdienā, tātad man jau 2 piekdienas tagad ir pūrā. Vēl pirms nedēļas es uztaisīju tādu tiešraidi, un tas ir arī ierakstā, un jūs arī varat to dabūt, kā diagnosticēt savu enerģiju, jo dažkārt gadās, ka mēs vienkārši nesaprotam, kas ar mums ir. Mēs esam normāls cilvēks, bet nesanāk tur šis vai nesanāk tur tas, un tad ir ātri jāmāk sevi noskanēt. Ir jāmāk noskanēt, vai man ir netīra enerģija, bet viņas ir daudz, vai man taisn otrādi ir galīgi maza enerģija, un es esmu pliks ar kronīt, vai man varbūt ir kādā no čakriņām kāda no enerģijām nobloķējusies, vai varbūt, ka man vienkārši šī mirklī nav bijusi ilgi interese par sevi, ja es esmu atgriezusies ar centru sevī. Un tad, kā lai to visu noskaidro, vai sievišķi vīrišķā enerģija, vai ja ir tā, ka es esmu vīrišķajās kurpēs, un man ir daudz enerģijas, bet es tikai visu laiku ar to enerģiju daru sev pāri. Var sekot, tur es arī smalki jums izstāstīju un iedevu entos rīkus, ko tad ar to visu darīt. Un, protams, ka, mīļie, es esmu ļoti čakls cilvēks, un vēl mana čaklība izpaužās dievēšanas grupā, un ziniet, kas ar mani bija noticis? To jau gandrīz nevienam stāstīt nevar. Man bija pieauguši 3 kilogrami pašai savasvara, un es, ne jau vienā dienā, ja tas notika tā pakāpeniski. Ap septembra beigām es jūtu, ka es tā kā vairāk sāku ēst, un oktobris un novembris, un beigās kāpju uz tiem svariem, un ir tur par 3 kilogramu vairāk, nekā tu gribi to redzēt. Un es uzreiz, mums ir klubiņš vienmēr slaidas, un es tā meitenēm uzreiz lieku, klau meitenes, man ir jauna apņemšanās, vai jums ir decembrim apņemšanās?
Un man ir. Un tā mēs 1. decembrī klubiņā, jeb šo Facebook grupā, vienmēr slaides, uztaisījām katra savu apņemšanos, cik kura esam gatavas izkausēt savu svaru līdz 31. decembrim. Un es apņēmos 3 kilogrami. Bet smieklīgākais, ka es to ierakstīju, piemēram, tur novembra kaut kādos 20 kuros datumos. Un 1,5 kilograms es jau izkausēju, pirms es vispār sāku to 1. decembri. Un tad tagad es nospriedu, nē, tas nekas, ka viņš izkusa. Vēl vienreiz, cik tagad ir mans svars? Man bija tajā mirklī 64,5. Un tā es apņēmos, ka man uz 31. decembru būs 61,5. Un mazāk es nelaidīšu, jo tad man atkal jāpieskata ir, lai man nekur nekāds šļucieniņš nesanāk, lai man nav nekāda, lai man smuki apaļi vaidziņi un var cekot, es nevaru vairāk tievēt zem 60. Un man arī ļoti smuki pateica pēdējā reizē tie klātienes seminārā, kur mēs par to īsto vienīgo runājām, tur viena no dalībniecēm teica, ka viņi nevar zem 60 laist svaru, jo tad sāk vātas enerģija veidoties. Un tad, var sakot, sāk salds, sāk bailes vairāk būties, kļūst tāds nestabils, bet tad, kad tev ir vairāk tās miesas, tad tu esi pita. Un tad pitai jau, protams, visas durvis vaļā. Un es no dabas esmu pita. Un es arī negribu aizvilkt uz to vāpiņu pa tālu. To es runāju par ajurvēdas došām. Ja jūs zinat, vai ja jūs nezināt, tad ielieciet ChatGPT, jums viss izstāstīs, vai iegooglējiet. Tagad jau viss notiek ļoti vienkārši. Labi, mīļie, bet jau jūs kāda čupiņa esat ienākuši, ielieciet lūdzu atzīmi komentārā, uz cik jūs šobrīd jūtaties 10 balvu sistēmā. Jūs varat likt kopēji dzīvē, jūs varat likt šodien. Uz cik jūs jūtaties? Cik jums ir, piemēram, es jūtos uz 10, jūtos uz tik ļoti urrā, ka man vienkārši ir jāpiedomā, kā es ar godu gulēt aiziešu, jo miegs man taču nenāks, es pa to bērnu viegltlētiku tur safanojusies un par sava bērna panākumiem arī, un es vēl zināju, ka man ir pie jums jāskrien, un ka man būs tiešraide, un tad jau uz tiešraides vienmēr esmu bišķīt ar tādu adrenalīnu. Tātad ielieciet komentārā, uz cik jūs kopēji jūties, lai mēs jūtam šī grupiņā, cik mums, kur Linda jau liek uz 8, cik jūs Īnet raksta uz 6, jo man jau kaut kā jums jāpalīdz tikt uz to 10, vai ne? Es tikmēr padzeršu teju, un Dacīt raksta uz 9. Inguš 4. 4 jau gandrīz tāds sašļukums, varbūt piekusums, ne? Maija 7. Es skatos nevis šeit, jo te man nerāda komentārus. Es turu sev priekšā to telefoniņu. Klau, paņemam ar kārtiņām, pamēģinām. 6, 7, 3 un 5 un 5. Pamēģinām. Tomēr man liekas, ka tajās kārtiņās un tajā metodē ir spēks. Intiņ uz 6. Tā. Es esmu pateicīga par visām savām mācībām, jo Ilze raksta, šodien sajūt uz 7, mazliet sagurums no šodienas skriešanas un mazāk padomāju par sevi. Jā, jāatved atpakaļ sava enerģija pie sevis. Bet paskatāmies, cik precīzi skaista kartiņa. Es esmu pateicīga par visām savām mācībām. Piemēram, tas, ko Ilze raksta, arī ir mācība, ka es nepadomāju par sevi, ka es biju ar savu skrējienu aizņemta ar citiem. Ja? Un līdz ar to nav spēka. Un tāpēc ir ļoti, ļoti labi, ka tu izvēl tieši vienu no 100. Un tev tur saka, es esmu pateicīga par visām mācībām, jo kļūstu caur tām gudrāka, jo kļūstu stiprāka, jo iemācos vērot un saprast. Aizrījot.
ticu saviem sapņiem, jo, tas turpinās, redz, kāds viņš ir, es ticu saviem sapņiem, jo, un tad ir 3 punktiņi. Un, piemēram, es varētu teikt, jo es zinu, ka tie piepildās. Es zinu, ka tie piepildās. Un, piemēram, es esmu ceļā uz laimi un mīlestību. Es jūtos iedvesmota, kad ir šādas sieviešu sarunas. Es varu piepildīt savus sapņus, jo man ir liela ticība. Es redzu savā nākotnē izdošanos. Es zinu, ka manas vēlmes ir vērtīgas. Es ļauju saviem sapņiem augt, jo tie audzē manu spēku. Es esmu laimīga, jo manā dzīvē ir pavasara studija. Mīļie, ar šādu te metodu šodien, piemēram, jūs jūtaties uz kaut kādu 5, uz 6, kāds uz 3, kāds uz 8, bet gribās taču uz to 10. Ok, vienmēr atcerieties, pirmais ir izgulēties, vienmēr pirmais būs izgulēties. Ja? Tātad šodien ir sestdienas vakars, tātad rītā visticamāk nav agri jāceļās, lūdzu aizē laicīgi čučēt, izgulies un no rīta neliec sev celties tur 6. Ines, tikko tikai pieslēdzos, vai tev ir kurs par pašvērtējumu un kā to pacelt? Klausieties, man tieši ir plāns par to. Nākam piekdien es gribu jūs aicināt atkal uz 2 stundnieku. Un ziniet, ko es esmu iecerējusi kādu tēmu? Es viņu gribu nosaukt kaut ko saistībā ar veiksmi, bet varbūt, ka tas ir pašvērtējuma lieta. Var cikot, es jums gribu iemācīt, kā nokrist vienmēr uz kājām, kā kaķītim, kā kaķis vienmēr uz kājām, pērtiķīts vienmēr uz kājām, var cikot, kā var jebkurā situācijā, lai kas tev notiek, tu vienmēr esi veiksminiece, jo uztver to konkrēto notikumu par savu mācību, par savu trenažieri, par savu iespēju, par savu atspērienu. Un ļoti bieži mēs tā nedarām. Ļoti bieži mēs sev nokritizējam, mēs sev ieliekam lūzeros, mēs sevi noniecinām, mēs izturamies noraidoši. Bet mums vajag iemācīties pacelt. Un lūk, kā pacelt sevi, to es jums mācīšu nākam piekdien, 7 līdz 9, 2 pilnas stundas, jo man šobrīd enerģija ir ļoti daudz, bet man arī ir tāpat kā jums uz ziemu jāiet gulēt, un lai es varētu godīgi aiziet gulēt, man viņi ir jāiztērē. Un tagad es jau cilvēks nemāku vairs uzvesties, bet man vairs nav migrēnas, un tad, kad es kādreiz staigāju visu laiku ar migrēnām, es biju nenormāli ražīga ar visām migrēnām. Tagad man migrēnas vispār nesaprotā, kur tā lai visu šito laimi un to milzīgo enerģiju liek. Un tāpēc es esmu iecerējusi tagad šos te, varētu teikt, ka tas ir tāds piekdienu maratons man iet, bet viņas īstenībā ir katra reizīte atsevišķa, ja? Tātad tās 2 jau jums nosaukt, un tagad nākamā būs kā reiz par pašvērtējumu, kā reiz par to, lai mēs vienmēr esam veiksminieces. Jo redz, kas notiek, tad, kad tu esi veiksminiece, tad tu piesaisti veiksmes enerģiju, tad tu piesaisti izdošanos. Es jums par šito varu izstāstīt, tad, kad es gāju skolā, man kāds bija pateicis, es nezinu, mammas draudzene, kas bija skolotāja, viņa teica, nē, taču tā Ines ir skaistākā meitene skolā, vai tur skaistākā meitene Jelgavā, ja, es Jelgavā gāju skolā. Un es taču pilnā nopietnībā tā arī izturējos. Es biju pārliecināta, ka es esmu skaistākā meitene tur skolā, un visi citi pret mani arī tā izturējās. Tagad, kad es skatos tās bildes, es taču ne ar ko neatšķiros kā citas tās meitenes, tieši tikpat smukas, tieši tikpat līdzīgas, kā tā kā tagad šobrīd man liekas, ka visas meitenes ir vienādas, vienādiem matiem un vienādām frizūrām un vienādām figūrām. Man visas meitenes šobrīd liekas ļoti, ļoti līdzīgas. Bet tad, kad es 80. gados gāju skolā un skatos uz mūsu bildēm, mēs arī bijām visas vienāds apmēram. Visām vienādas frizūras, visām vienādi tur tie apģērbi un tā. Bet ko es gribēju stāstīt? Tātad tu ej ar to pārliecību, ka tu esi veiksminiece,
un visi citi tevi vienkārši nospoguļo to, ka tu esi veiksminiece. Un tāpēc, meitenes, man vienkārši ir jums jāiemāca, tādām būt. Jāiemāca dabūt to ticību, jāiemāca vienmēr iet kā veiksniecam. Es, piemēram, savam bērnam šo mācu, un toč, kur viņš iet, viņam, es negribu pārslavēt bērnu, ja maziņš jau vēl 10 gadu tūlīt tikai būs, bet viņš iet uz sportu, tur viņam veicās, viņš iet uz skolu, viņam tur veicās, kur viņš iet, es vienkārši viņam lēnu garu, saka tāda ebreju mamma, visu laiku viņam ceļu to pašapziņu un visu laiku ar viņu lepojos. Un ar sevi lepojos, un ar vīru lepojos, un savu māju lepojos, un ar savu studiju lepojos. Un beigās izvēršās, ka tas pašvērtējums vai pašapziņa vai veiksminieku status ir tik labi iesakņojies, ka tev arī viņš vienkārši atspoguļojas pēc tam tavā dzīvē. Un ja kaut kas neatspoguļojās, tad to tu uzreiz uztver, tā ir mana mācība, dēļ kuras es kļūstu stiprāk. Tas ir mans trenažieris, uz kuru es tūlīt uztrenēšos. Un viss, un amats rokā. Un, protams, ka vieglāk man te tagad vienā teikumā to pateikt, nekā jums to uzreiz izdarīt, bet tāpēc jau būs tās 2 stundas, un tāpēc būs prakšu prakses, metodas, visi man šie pieredzes stāsti, tāpēc ir teorija, tāpēc ir prakse, un viss tāpēc es esmu priekš jums, lai jums tas viss izdotos. Jums galvenais ir jāmāk paņemt pretī un izvēlēties, tā kā pie tāda zviedru galda izvēlēties, šito es gribēšu, šo delikatesi es gribēšu. Jums jau nav jāņem viss no manis, bet to, ko jūs gribat, to jums noteikti vajadzētu paņemt. Un visas meitenes, kuras ir 80 kg plus, nāciet lūdzu uz mūsu tievēšanas jauno kursu. Jo tie, kam svars sākās ar 70, tā ir gaumes lieta. Kāds ir vienkārši lielākiem kauliem, kāds ir garāks, kāds ir īsāks, kādam patīk apaļīgākas formas, kādam mazāk. Bet tie, kam ir 80 un vairāk kilogrami, tā vairs nav izvēle. Nemāniet sevi, tā vairs nav izvēle. Tie ir liekie kilogrami, kurus jūs nesat līdzi visur. Un ja jums ir maziņš 1,60 m garums piedevām, tad iedomājieties 20 lieki kilogrami, ko tu nes visur. Ja tev ir 1,70 m garums un tev ir, piemēram, tuvu pie 90 kilogramiem, tad tu visur staigā ar 4-5 litru bačaku pudelēm līdzi. Priekš kam, mīļumi? Nāc šurp pie mums, notieties, izstrādās cēloņus. Starp citu, šitajā jaunajā tievēšanā, kas sākās mums 4. 11. datumā, mēs sāksim tieši ar cēloņiem. Mēs uzreiz, es izstāstīšu šo formulu, un visas tās 40 dienas ņemsim cauri ļoti, ļoti skrupulozi. Visu, kas attiecās pa mammu, visu, kas attiecās ar tēti, visu, kas attiecās ar bijušajiem vīriem, draugiem, iemīlēšanos ar visu, kas attiecās. Un šitā preparēsim, lai tur ir izbarsts tā, ka nav kam piesieties. Nāciet arī tie, kam vispār nav jātievē, jo vienkārši sakārtosiet savu pagātni, savu attieksmi, lai tu esi laimīgs cilvēks. Un tā dalības maksa mums tiešām ir ļoti demokrātiski. Mums ir 1 eiro dienā, uz 40 dienām 40 eiro. Un es esmu noturējis visu gadu neizmainot šo cenu, un es domāju, ka tas vienkārši arī aiz cieņas pret meitenēm, kurām ir ļoti daudzi tie kilogrami jānotievē. Es uzskatu, ka mēs darām svētītu darbu gan priekš sevis, gan priekš citiem. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga visām dalībniecēm, kuras arī savu artavu ieliek. Ivetai Pikmēsterē, kas taisa piekdienieku šai grupā, Santai Matvičukai, kur taisa brīvdienu video šai grupā, Kristai un Ivetai un dāmeitnēm, Dainai Vītolai, kuras raksta savas dienas grāmatas publiski, manai māsai Gundai un veselības kočam Dacei Mazurei, kuras nāk ar video un stāsta un stiprina katru grupu. Tā kā vēl un esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka mums tās grupas katru reizi un atkal 40 dienas, un mēs noturamies.
Un man ir bijis par sevi, es varu pateikt, man ir bijis, ka man liekas, ne, šitā pēdējā grupa. Visas vairāk netaisīšu, jo galu galā man arī apnīk runāt vienu un to pašu, jo es pati netievēju, nav man aktualitāte pašai. Bet pēc tam es paklausos tos meiteņus tās, un viņas atkal ir notievējušas tur kaut kādu tur skaitu ar kilogramu, liekas, bāc, kā es tagad pametīšu to visu, nē. Vēl vienas 41, vēl vienas 41. Un tā es sev iestāstu, ka vēl vienas 41 es varu. Paiet kaut kāds laiks, un man jāsaka, atkal vienas 41. Un tā es visu laiku varu, bet tas jau, protams, pateicoties tai fantastiskajai grupai. Tā kā, mīļumiņi, ja jums kādam ir svars, kuru jūs gribat pakausēt, nāciet pie mums, it sevišķi tagad uz tiem Ziemassvētku pīrāgu laikiem. Tas taču ir vienkārši traks var palikt, tas brīvdienas būs garas, bērni un mazbērni brauks ciemos, un ceps un vārīs, un šmorēs, un štovēs, un tu ēšanu nevar izturēt, cik šausmīgi daudz. Un redz, tur atkal mums ir jāmāk aizpildīt to laiku un to kopā būšanu ar kaut ko citu, nevis visu laiku sēdēšanu pie galda. Jā, tā ir vienkārši tāda ieradumu lieta, kura mums ir jāpamaina. Un it sevišķi tiem, kam tas svars nāk klāt, ir riktīgi jāpaštuko. Ko citu mēs varētu darīt? Varbūt visi ejam pārgājienā, varbūt visi ejam šļūkt no kalniņa, ja ir sniegs, bet braukt ar riteņiem, ja ir labs laiks. Vai taču izgudrot var vienmēr. Ja? Atcerieties, vienmēr var spēlēt kārtiņas. Ja? Un jūs godīgi, es atceros, ka pirmās kārtiņas zilās iznāca, un mēs mammas dzimšanas dienā spēlējām ģimenes lokā. Mamma teica, tik saturīgas sarunas 100 gadi, viņa nav dzirdējusi no mums, jo mēs dalījāmies un stāstījām par tādām lietām, kas bija uz tiem jautājumiem, tur jāatbild, ko es nekad, kā saka, skaidrā prātā, kādā sakarā, lai es vispār par to runātu. Bet, ja es izvēlu kārtiņu, un tas man tika pajautāts, tad es par to arī runāju. Un ļoti, ļoti vērtīgi izvēršās. Un tāpēc es, var sakot, es jums iesaku mūsu jaunākās kartiņas. Tā, mīļie, un tad Īnesīt ir iekomentējusi, lai es izstāstu par nākamo reizi pie mums klātienē Ragaciemā. Un tas atkal būs kaut kas nebijis. Es zinu, ka jums patīk darboties praktiski. Un izgudrojām abas ar astroloģiju Ines Krēgeri, ka mēs varētu uztaisīt gada noslēgumu tādā ziņā, lai izvērtētu, kas vērtīgs, ko mēs tieši esam mācījušies no šī gada, lai mēs uztaisam vēlmju kolāžu nākamajam gadam un kopā ar astroloģi, lai mēs uztaisam nākamā 2026. gada veiksmes kalendāru. Veiksmes kalendārs būs unikāls ar to, ka pirmkārt viss gads, mēs būsim jau tur iezīmējuši iekšā tos periodus, kas vienkārši visiem ir veiksmīgs. Vienkārši visiem ir labs periods. Bet pēc tam Ines vēl iedos katram atsevišķi gan veiksmes datumus, gan kurā laikā darīt tieši tur attiecību lietu, vai tieši tur naudas lietu, vai tieši tur to. Un šādu te špikeri uztaisīt pašiem priekš sevis, man liekas, ka tā ir tāda milzīga vērtība. Un tā ir lieta, kuru nevaram mēs novadīt online. Jo vienkārši mums nav jūsu visu datu, dzimšanas datu, bet tie cilvēki, kas piesakās pie mums, viņi atsūta mums savus dzimšanas datus, tātad datums, laiks, vieta, un Ines iepriekš izpēta katram, kur tad ir tas labums. Un pēc tam katrs tajā savā kalendārā varēs to visu iezīmēt un iedarīt, un šāda te praktiska darbošanās mums ir paredzēta nākam sestdien, 13. decembrī, un esiet laipni aicināti pieteikties pie manis, iebrīdējiet sev laiku, lai jūs varat atbraukt 12. dienā, tad mēs speciāli liekam 12. dienā, lai var Liepainieki atbraukt un Alūksnieši atbraukt, un galu galā, ja vajag no Daugavpils arī var atbraukt, mums ir no Baldiem meitenes braukušas, no Jēkabpils braukušas, un no Preiļiem braukušas, no visur kur, un var paspēt atbraukt, tātad 12. Un attiecīgi veiksim ap 6, lai var atkal mājās tikt, tā kā tā.
Un ļoti vērtīgs pasākums. Tāda mums kopā darbošanās. Vispār es gribu teikt, ka šis gada noslēgums īstenībā atšķirās no visiem citiem. Un tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka beidzās 9. gads. Un, ja 8. bija karmiskais gads un 9. ir vispār tāds noslēgums, tāds veco lietu noslēgums. Un es, piemēram, personīgi arī tiešām izbaudīju. Gan tas 8. bija tāds grūts visādām, mūsu gadījumā visādām tādām nodevībām pilns un tādām, zini, kad sēnals no graudiem, riktīgi tā šķīda uz visām pusēm un dalījās un tad nāca šīs gads, kurš atkal bija tāds, riktīgi tāds noslēgums. Tāds vienkārši, ka tu 9 lielus gadus noslēdz. Bet kas ir noticis tagad šobrīd? Šobrīd nāk iekšā 1. gada enerģija. Un viss decembris, jau faktiski novembrī varēja sākt just, bet viss decembris, viņš jau ir tāds, šitāds viegliņš, ka tu nevari salikt rokas klēpī un gaidīt, kad tad būs tur janvārs vai februārs un tam martā es modīšos. Nē, tā 1. gada enerģija, tā 2028. gada enerģija, viņa nāk iekšā jau tagad un viņa jau tevi sāk kurbulēt. Kur es vēl saku, kurš jāiet, vēl man jāiet pagulēt ziemas miedziņu, bet jau es jūtu, kad ir tāds kurbulītis un pēc kā es to jūtu, tāpēc kā ja pēdējais gads viss man ir pagājis tādā pievēršanas zīmē, tad pēkšņi man tagad nāk iekšā tā tēma, tas kā satikt īsto. Un tajā tēmā ir tā otrās čakras tāda gan seksuālā enerģija, gan tāda ieinteresējoša enerģija un tādā, ka man taču nekas nav jāsatiek, bet jau tajā visā pat esot iekšā ir ārkārtīgi kaifīgi. Un es esmu, pavilkusies uz šo tematu un ļoti labprāt no savas puses mēģināšu palīdzēt, cik es vien varēšu gan meiteņu sieviešu auditorijai, gan, ja tā saveidosies, tad arī puišu auditorijai. Un tā kā, es pilnīgi jūtu, ka kaut kas jauns mūsu šeit tajā atmosfērā notiek. Un pie tā, lūk, ir pie vainas 1. gads, kas nāk iekšā. Tā, mīļumiņi. Klau, visi tie, kuri ierakstīja, ka jums ir tā enerģija pakritusies, izdariet šādi te. Uztaisiet tādu riktīgi mīļumiņu paši priekš sevis un šitā, un piever acis, un sajūti, ka viss tavs spēks ir šobrīd starp tavām rokām. Tu esi šeit. Un viss, kas ir ārpus tavām rokām, šobrīd uz tevi neatiecās. Tu esi drošībā, tu esi mīlestībā, tu esi līdzsvarota un stabila. Tu esi Dieva mīlēts bērns. Vienkārši sajūti, ka Dievs ir ar tevi. Un ja Dievs ir ar tevi, tad kurš var būt pret tevi? Un visas domas, kuras tev no ārpuses kaut kur pielavās, par to, ka varbūt nav spēka, vai par to, ka ir grūti, vai par to, ka kāds kaut ko nodarīs. Viss aizgaiņā viņas prom. Viņas nav no Dieva. Un ja viņas nav no Dieva, tad priekš kā viņas tev ir vajadzīgas? Ja viņas nav radošas, skaistas, mīlestības pilnas, priekš kam viņas tev ir vajadzīgas? Tās nav tavas. Tās ir programmas, kuras lidinās apkārt, un tu viņas drīksti nepaņemt pretī. Atkal izdari šādi un turpini sajust, ka viss spēks ir tevī. Un tās programmas, kuras te visur, vai tās domas, prom. Un tā tu vari izdarīt darbā, un tā tu vari izdarīt uz ielas, un tā tu vari izdarīt pilnīgi jebkur, kur tu esi. Spēks ir tevī, un tas pārējais, ja tas nedod tev spēku un mīlestību, tev nav vajadzīgs.
Es neaizkavēšu jūs vairāk, bet jūs jūtat, cik man ir šobrīd daudz enerģijas, un tās mūsu grupas kūsā, un tie mūsu pasākumi ir tik aicinoši un tik garšīgi. Nāciet gan uz tievēšanu, gan uz tām piekdienu vakaru tikšanās reizēm, gan brauciet pie mums klātienē uz Ineses, astroloģis Ineses un manām izstrādātām kopīgām tēmām, kuras jums vienmēr var palīdzēt. Un vēl atcerieties par jaunajām kartiņām, kuras likt zem eglītes gan pašiem sev, gan saviem mīļajiem. Tā!